Daudziem, kā saka, nav vērts nemaz ņemt to kredītu uz 15 gadiem, jo viņi nemaz tik ilgi varbūt nenodzīvos, jā, un vēl tās mājas varbūt daudzas neizturēs un vēl visādīgi, jā. Tā lietas būtība aizņems 15 gadus, viņš biedē tiem 15 gadiem. Tā lietas būtība, bet otrā teikumā viņš saka, ka nav viņš nosiltinājis tāpēc, ka tur tie iedzīvotāji savā starpā nevar vienoties, un citam ir nauda, citam ir hipotekārais kredīts, un viņš ir galvojas, un viņam nav naudas, un nevar savā starpā viņu tikt. Bet tad viņš nākamā teikumā saka tā, bet jāatzīst, ka Rīgas īpatnība ir tā, ka lielākā daļa daudz dzīvokļu namu ir pieder Rīgas pašvaldībai. Tātad tā privatizācija nav pabeigta un nav to iedzīvotāju kopumu un tā māja nodota. Paldies Ušakovam par šo atklāsmi, tur ir tā atslēga. Jo, ja māja pieder Rīgas pašvaldībai, tad logi un durvis ir ēkas neatņemama sastāvdaļa. Un Rīgas pilsētai kā saimniekam ir jāuzvedās kā kārtīgam saimniekam. Un savā mājā jānomaina visi logi pret vienādiem, mājas estētiskais izskats iegūs. Un ja tos logus taisīs modernus Latvijā no koka un stikla paketiem un iekārtos speciālas ventilācijas sistēmas tajā koka rāmī, un tādas ir citām firmām pasaulē, tad energoefektivitāte pa 30% uzlabosies, un tam nevajag 50 gadus. Es to izdarīšu nākamajos 4 gados visās Rīgas mājās. Otra lieta ir, Rīgas siltums varētu strādāt arī ar peļņu pie mazāka apgrozījuma. Viņiem vajag mazāku apetīti. Ja? Un otra lieta ir ir tāda speciāla aparatūra Vācijā ar likumu. Un tas ir jādara ar likumu, kas ir katram iedzīvotājiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, ir jāuzliek uz radiatoru. Tad viņam mēra temperatūru telpā, mēra temperatūru uz radiatora un automātiskā veidā ziņo uz vienu agregātu, kas stāv kāpņu telpā. Tas pats agregāts arī savāc informāciju no ūdens skaitītājiem siltā un augstā. Un visā mājā tiek izanalizēts reālais siltuma patēriņš un tiek aizvākts netaisnīgums pēc tā principa, ka tas, kas patērēja mazāk, viņam arī jāmaksā mazāk. Tad, kad es aizbraucu viesos pie saviem vācu draugiem, viņi man vienmēr liek gulēt augstā istabā. Jo tajā istabā ir radiators nogriezts. Viņi man uzgriež, un man zem segas ir labi, un es arī priecājos, es labāk guļu vesā istabā, un es jūtos apmierināts. Redziet, un tātad šis dod Rīgas siltuma priekšnieks man teica 7% efektivitāti, un logu nomaiņa no 20 līdz 30%. Tātad ir runa par tomēr par 20 līdz 30% samazinājumu, ko, protams, to zudumu pārrēķins arī kaut ko koriģēs uz augšu, un tātad rēķini saprotamā laikā paliks mazāki. Punkts pirmais. Ir īpaši tiem, kas pirmie sāks nomainīt logus. Bet tas aprēķins jau balstās uz citu. Tātad, ja ir darba vietas, un tu vari sākt ražot to, ko visai Rīgai vajag, nomainīt logus, siltuma materiālus, arī ēkas pēc tam būs jāsiltina, krāsas, lai viņas nokrāsotu, tas rada darba vietas. Un tas rada lielākas darba algas, un tas ļauj indeksēt pensijas. Neliels siltuma rēķina pazeminājums plus būtiska ienākumu pieaugums ļaus paraudzīties uz rēķiniem kā uz samaksājumiem. Un tas ir vienīgais risinājums. Tas ir vienīgais risinājums. Un, teiksim, ja jums pensija ir, ja rēķins ir, teiksim, no 150 latiem nokritis uz 120, bet jūsu pensija ir pieaugusi dubultā, varbūt tad kaut kā vēl var ar to tikt galā.